Nu, labrīt, sveiciens visiem. Ir bez 10 minūtēm testi, tā mēs to varam nosaukt. Piektdienas rīts un Valds kaut ko jau zem kapota, ja, ņemās. Tāds domīgs. Jā, Mareks man lika domāt. Bremžu spiedienu aizmugurē. Nepatīk, ka tev priekš potējās, ja? Nē, ļoti labi saprotu Leo tagad. Negribu braukt uz ABS necik. Jā, arī nē. Bet, nu, kaut ko darīsiet vai nē? Kaut ko darīsim. Nē, nu mainīs kaut ko. Nē, nu, sapratīsies. Sapratīs, vai viss strādā aizmugurējās. Nu, tik labi, kā tam vajadzētu būt. Varbūt vēl kādu sekundi atradīs, ja? Jā, varbūt, jā. Nu, labi. Būs jau jaunas riepas tagad. Nu, mēs izdomājām nebraukt rīta sesijas, otros maksas testus. Var ietaupīt naudu vienkārši. Un lai nesagurtu, lai computing power saglabātu līdz vakaram. Tagad tu saproti arī sārmu. Tagad es saprotu arī sārmu, jā. Šeit man sārmu ar Artūru metodas nonāk līdz šim. Startēs ar jaunām riepām. FP1, tad jau kvaltas un tad gonka. Tev viens FP ir, ne divi taču? Viens, ja? Viens. Labrīt, Krišjāni! Čau. Pietrūk vakar. Viens FP, tad es 3 gonkas. Jā. Nu, agrais rīts, jā? Jā, bet ir arī kādam jāstrādā, jā? Jā, mazāk laika, attiecīgi patrenēties, iesildīties, tad uzreiz jābrauc karstam ārā. Cik 2 sesijas tagad no rīta? Vai 3? 3 sesijas no rīta, FP1, FP2 un kvalas. Nu, it kā jau ir laiks, nu nav tā, ka nav laiks. Un mašīnas regulējumi mums īstenībā ir, es teiktu, skaidri. Nomīši nevar baigi regulēt. Jā. Nu, bet viss, ko var saregulēt, mums ir saregulēts. Un, tā kā teorētiski vajadzētu jau būt tā, ka lielam brauc ārā un mēģina stādīt jau laiku. Nu labi, tad es gaidu otrajā aplī, cik vajag 29, jā? Jā. Nu, 27, tas trešajā aplī. Nē, nav tik augsts ārā. Darīs, ko varēs. Nu labi, gatavojamies testiem. Jā. Vai ne, Robert? Jā. Krišāni nāc. Tev, man liekas, kritis gadam pa daudz, ne? Jā. And off they go. Robert, es īstenībā tikko vienu lietu sapratu. Re, kur Valdis saka, ka viņš saprot tagad Leo. Nu, kāpēc Leo bez ABS negrib braukt? Viņš saprot arī sārmu, nu, kad nevajag pārāk daudz braukt. Nu, izlaidīs tagad no rīta sesijas, lai būtu spēks vakaram. Tev ar Robu vajadzētu kaut ko uzbraukt, lai tu arī, nu, tā kā tos drivers saprast atkal, nu, vairāk. Jā, ka stress jāceļās un jābrauc, nevis jāskatās, kā viņi brauc. Jā, we'll see. Jā, labs nāk ar gaidīšanu, ne, ka Valdis 6 gadus, jā. Kaut ko ņēmās. Nacionālais latviešu sporta veids uzņēmējdarbības ņemšanās. Ir mums pazīstam tādi cilvēki, kam patīk ņemties, jā. Nu, tā kā Robi, jā. Lai skatītāji komentē, vai grib redzēt Robertu atpakaļ trasē vai negrib? Nissan. Ar Nissan pieņemsim, jā. Vēl jau Toyota arī ir. Jāizvēlās klasi tikai, jā. BTC 1 būs apgūts vai kaut ko citu? BTC 2. BTC 2. Jā, vai kādā man Nissan ciet, man jācīnās būt ar Kaimenu, jā? Jā. DGT-AMs, jā? Mošana mūsdienu zināšanā mēs varētu pieiet un mierīgi arī apbraukt, es domāju. Kaimenu? Jā. Kaimenu, jā. Kapkāra grūti. Kapkāra nereāli. Britān nereāli. Kapkāra nereāli, bet Kaimenu var. Būtu jāiemet ar vēl vienu. Veco kapkāru varbūt var apbraukt. Nē, arī nevar. Bet šito varētu. Bet varbūt Hondai jābūvē tālāk kaut kāda nākamais storijas ar BTC 2, K20. K20 spoileriem, splitteriem un gludo grīdu un atvieglinātiem stikliem un... Nu, zini, kā mēs to visu darām skatītāju dēļ, tā kā rakstiet komentārā, jā, vai gribat BTC 2 projektu. K20 integru. Jā, cik tur kaut 350 nāk ārā, jā? Tas ļoti dārgi. Tas ir nereāli. Savu 280. Nu, arī 280 ir. Jā, bet ja tu gribi braukt... Mēs lēt nebraucam, klausies, autosports ir dārgs. Plus, ja tu gribi braukt BTC 2 pa priekšu, tur jābūt ir, nu, toči 280. Nu, piķim. Tas, kad es nedabūju bloķēties aizmuguri, pārbaudam to trojņiku labu. Bet, lai pārbaudītu trojņiku, jānoņem viss izpūtējs. Jāuzmet mašīnu uz vāku, un tad jāpaskatās. Nemetam neko uz vākā. Lūdzu. Nē, vajag tā, kad drifta tradīcijas sagāst un sāniem. Sāniem, jā. Te nebūtu grūti, jo mašīna ir viegla un cieta nenormāli. Cilvēki pietiek. Sāc atlaid vaļā un mainīt tev. Viss nogutējies. Atlaid vaļā.
Un tā kā lēnītēm spied, es teikšu stop. Stop. Vairs nevar mums. Jā, pedālī. Pedālī. Kamēr mēs, jā, ar Honda tikmēr aiziet BMW, slow groups, principā, tā to nosaukuši ir testi. Olivers brauks ārā, Krišāniem pirmie metri tūlītās būs. Un, nu jā, nu šodienas plāns pavisam vienkārši testi no rīta, pēc tam ir kvalifikācija BMW-iem un varbūt arī kaut kas Porscham, bet svarīgākais, ka ir pirmais brauciens Valdim šodien. Līdz ar to es varu parādīt īstenībā to, ka parasti mums ir, mēs koncentrējamies uz vienu klasi, maksimums divām, varbūt tā kā Porsche. Mēs redzam, jā, sesija pēc sesijas. Tā kā busy weekends, it kā mazāk mašīnas teorijā, mums ir tad 2 BMW, nevis 4, kā jau minējām, ir Porsche un Honda. Vienmēr ļoti atbildīgs brīdis, uzbūvējot jaunu automašīnu, protams, ir iziet tehnisko komisiju. Tas ir ar līkajām sprādzēm, tas ir. Būtu viens caurums, es vēl padomātu, un tāds maziņš, bet tur ir 2 un palieli. Val, cik pārliecināts tu esi, ka tu izies? Nu jau neiezēju. Man vajag cimdus. Kristap vecie cimdi neiet. Nu, kur ir problēmiņi? Nekur. Problēmiņas ir 2. Problēmiņas ir 2. Nu, Kristaps kārtīgs stūrējs ir viņiem. Drīkst sašot? Tev ir certificēti diegi. Certificēti diegi. Kas? Šī ir tā kā tāda eksāmena pieņemšana. Jā, šis ir vienmēr stulbi. Pat Poršam tas ir stulbi. Es domāju, tev kaut kas nav tur. Kā var Poršam kaut kas nebija? Varēja būt sliktāk, ne? Jā, kur cimdus dabūt. Kas? Kur cimdus dabūt? Man ir. Tev ir? Ir cimdi! Cimdi ir! Kā tu plāno, ka es viņus uzvilkšu? Robert, met viņus ārā. Kādu ir plāno, ka es šo cimdus uzvilkšu? Nu, tā kā... Tās mazāk nekā viņi. Labi, Valdi, meklēsim cimdus. Jā, meklēt cimdus un meklēt veids, kā nostiprināt tos bačokus. Tev izdziegā. Pavelc ārā. Jā, ok. Kas notika? Reikā ēģis. Tā labā ziņa, ka vajag vienmēr risinājumu. Risinājums ir, ka jauna reika. Un ko vajag kaut kā bišķi kaut kur pagriezt? Ir problēma ar vienu trūku nevar atteikt. Un reika iekārts, ā? Nē, nu, maksas treniņi ir Vējušies, jā? vējušies, 2 stundu tagad pauze. Ko es steidzu vajag? Nē, cēlāmies agri. Varēja ierasties uz brīvprāt. Jā. Nu, kā tev? Galā jau esi? Vēl ne, bet praktiski jāpievieno stūri vēlams. Nu, tas tāds neliels sīkums, jā. Nav obligāti, jā? Jā, jāpieliek riteņi, jāuzliek savirzi un var braukt. Kaut kas ir paskrūvēts pa šo laiku, testa sesijas atcēla, tāpēc, ka viens Porsche poļi izlidoja pirmajā pagriezienā taisni cauri barjerai un bija atcēlās, kancelējās testa sesijas. Un, nu, tas nozīmē, ka sanāca mazāk pabraukt arī Krišānim noteikti, bet nu, tā visiem bija. Un tagad jau aiziet uz FP1. Krišāns jau aizbrauc, jā? Krišāns aizbrauc pamēģināt. Okay. Lai stūri stāvtais. Šķiet, ka visam vajadzētu būt labi. Labi, Olivers rekordkāpi būs gatavs tūlīt doties trasē. Nu, FP1, jā. Atkal, jā, nav joki. Nav vairs joki. Nu jau rādīs, ko var visi atkal. Jūs jau zināt. Jūs jau zināt, jā. Pēc BMW mums ir ābecītes. Ir ābecītes un V1600 un tad būs tadā!
Interrogator. Mūsu jaunais ģimenes pieaugums, viņš tā kā tāds mazais bērns, visi uzmanīgi ar viņu, nedod Dievs uzbrauks, Oligars visur parāda viņam. Jā. Galvenais integrēt tā kā netrāpam. Tā ir starpā, ja kas tā lai tevi traumēt. Tā, ok, labi, aiziet. Ir noslēdzies BMW, but it was okay time, I think. No? 31.28. I cannot go under 31. No chance? No chance. Yesterday I couldn't 31.1. Okay. But I don't know. But not so bad. Not so bad, yeah. Not so bad. Could be worse. Arī Krišjāni. Krišjāni, nu, 29 iebrauc. Jā, es laikam nebiju pamanījis. Man Rudzīnskis laikam bija uzlicis kaut kādu pagājušā gada kvaļa referenci. Un man rādās, ka es pa sekundi pazaudēju. Visu laiku, un es domāju, kas notiek? Reāli, un es braucu normāli tempā, es sekoju Šubeckim, un es saprotu, ka viņš ir ātrs, bet nu, come on! Beigās tīri ok, braucu, viss labi. Stūrējās, jā, viss labi. Jā, ir ok. Un mums ir unboxings, Strasdiņ, jā? Porqué motorsport. Ok. Ļoti filigrāni, jā. Un kas mums tur ir par dārgumu? Vispār tie būtu vairākām lietām. Es šādi nepazaudēju viņus kaut kur. Šimseti. Tas, lai var sagāzumu mašīnai uzregulēt. Nu, iepakots kārtīgi. Čotka. Jauns. Tā kā pišķiņ luftē, kad uzkarst. Nekas traģisks, bet nu labāk, lai ir rezervēt. Nu, cik maksā šās, tu zini? Jā. Nu. Nu, vairāk vai mazāk kā tavs mērķis? Vairāk. Es varu uztaisīt promo kodu. Ja kāds atsauksies uz šo vidiņu, es nometīšu 500 eiro no cenas, kādā stāv Merces tagad. Atbalsts Porsche motors. BMW treniņi ir noslēgušies. Viss treniņi ir noslēgušies. Tikko aizgāja vēl 1600 kvalifikācija. Un tūlītās jau arī mūsu kvaļi integrēja pēc 15 minūtēm. Pirmais kvalis integrēja pa, 13 gadiem. Un pirmais kvalis Valdim Ever. Valdi, vai šī būs tev pirmā kvalifikācija autošosē? Jā, jo ABC nebija. Jā, nu, atceries driftā kādu kvalifikācijai piegāja? Parasti gulēju, reiz gatavojums ēst. Ok. Un te ir Valdons. Skaidrs. Krišjāns, mūsu lead drivers, pastāsta Valdim, kas ir what's hot, what's not. Cooking. Tomēr bez kaut kādas mazas drāmas nevar, kas te notiek. Atsauc mazliet eļu, stūrs pastiprinātais varbūt. Vispirms bija, droši vien tas viss bija saistīts. Vispirms saplīsa reiku un gaņam, ka viņš paspēja nedaudz pa sauso viņu dabūt. Šobrīd viņš vairs īsti negrib strādāt. Respektīvi apgriezienās vēl kaut cik, bet upgrietā viņu vairs nevar pagriezt. Čāns tad šitādi brauks, jā? Jā, īsti mums laiks spiež. Mums ir vienkārši nav rezerves sultnes, ir jānaņem no oranžās mašīnas nost. Tas ir divas mašīnas, no kā ir jānoņem, jāsaliek. Kvalis jau ir pēc stundas, pusotras, jā. Skaidrs. Būs vakarā ko darīt? Jā. Ok. Tūlīt kvalis. Izstāsta, ka Valdis kaut kur apmaldījās pa ceļam. Es
skatījāties tur un iebrauca burbuļojoša mašīna šeit. Es redzēju, kā viņi Falsalā. skatījāties uz trasi, pēc muguras burbuļoja mašīna. Tātad šobrīd. Jādod virsū, kā saka. Ručkā. Ručkā jādod. Pedal to the metal. Ručkā, kā motocrossā bērni. Vecīt, es esmu profesionāls motocrossā. Visi šitā gāzē. Šitā. Tā kā pilkoviņa. Tā, ne. Ierakstiet komentārā, kā pareizi gāzē ar moci. Jauniem apliem. Tas nav labākais. Ir labi. Izdzīvoja. Nē, bet lai viņš brauc iekšā. Kā tu es viņam pateikšu to? Mums to komunikācija. Kāpēc? Bet es domāju, ka viņš pats zina. Jā, viņš redz. Tas bija sweet spots šitam visam. Ir labi. Pašā galā, jā. Taču parkfermē ir tur, iesim uz priekšu. Valdis, kā jau, protams, kvalifikācijas uzvarētājs tiek nosvērts. Jā, pareizi ir. Beidzot zinās, cik svar. Pat nav jādara mašīna, īstenībā šitā laba sistēma. Valdi! P1! Not easy. Tough fight. Good job. Trafiks, vismaz trafiks. Tādu sākumu izbrauc. Jā. Un tur. Tad redzējāt to vienu momentu? Nē, mēs neredzējām. Tur visas mašīnas. Visas. Tu pienāci tā. Pie viņām tā, kad jā. Nē, vienkārši viņas brauc ārā. Nezinu, ko viņas darīja, un es atbraucu braucot. Dzēsēšanas apziņā. Karoči, tev atnāc kabeļa, to tu redzēji, ja ik neredzēji? Redzēju, bet es nevarēju bandinot labi. Tāpēc es redzēju 34-3, un man bija... Jā, mēs, kad kaut tur nebija taisnēt, mums vispār kaut ir šitādi. Es redzēju. Nē. Draks, jā, bet es jau uzreiz galvā izlasīju noteikumus. Jābūt viņiem strādājot. 3. Tīri papīri. Nepilni 10 priekšā otrai vietai. Twingo? Jā. Viņš sataisījās, No, jā? jā. Saka, the fight is still on. Nothing, bet sākam no priekšu, teiksim tā. Un tur Halbē jāuzlīmē kaut kas pārlēm, vienkārši nevēl gaisa. Viņa bija cieta, ka tu aizbrauc. Speed tape. Speed tape. Ar šito te Hammona, ne, Jeremy Clarksona. Tenis drīkst izdarīt. Leģi, viņa, ja vajadzēs parausts atklīsīs. Un viss būs vaļā. Viss būs vaļā. Super, laži. Pēdējie vārdi. Nu, cerams, ka sūknis izturēs. Nebūs man ar grūdaku jābrauc, bet citādi es domāju, ka būs ok. Mazliet mazāk sagatavošanās pakāpe kā parasti, bet... Lai pieredzīt paņemt. Tieši tā, mēģinās. Tas ir video. Uzspēd vēlreiz. Uzsildīja riepas, braucu pirmajā aplī un saprotu, ka kaut kas nav vienkārši. Nu, nevis tā, ka mašīnā, bet tas, ka vienkārši slopī braukšana. Uz otro mazliet saņēmos, tāpat parabols ap. Trešajā jau parabola bija mazliet labāk, to, man liekas, arī uzliku. Tad pazuda stūrs pastiprinātājs pilnībā. Braukt var, nav tik traki, bet kā ideālās līnijas vairs nebija. Grūtāk mazliet ielaust to mašīnu parabolā un atkal parabola pa. Nu, sūdīgi, mazliet pietrūka reķini, man tur bija. Es būtu 2 desmitaļas ātrāk uzbraucis, un es būtu 3. grupā un sākts 6. droši vien gonkā. Tagad laikam esmu 12. rītdien uz pirmo gonku. Nu, jācīnās, jāmēģina. Jātiek pēc iespējas vairāk vietas uz augšu. Tas arī viss name the game. Shit happens. Again. Re? Pusstundas jābrauc. Yeah. Excited? Slightly. Nervous? C'est ce qu'on m'a dit, comment il s'appelle. Slightly. Nekas būs jau labi. Jā, nu ko, saģērbies ziemā, bet te Valdim ir pirmā gonka, 5 gadu pārtraukumu. Ejam uz gridu sagaidīt.
mūsu komandas menedžeri. Pie stūres būs jauki. Tā, ejam. Nu, jāpaiet tālāk, jo te brauc citas mašīnas klasē. Tam Integra ļoti labi izskatās. Viņa tāda maziņa plakana. Bomba. Valds jau viss pats pateica. Be faster and more stable. Te izslēgt ārā. Lodi. Jābrauc ko. YouTube'am. It's shit got real. Wow, shit got real. We did it for YouTube. Konkurents galvenais ir šis. Visi ir attākuši, kā? Priekšnieks brauc saucās. Pavārs. Pavārs priekšnieks. Pavārs pie stūras. Šefs. Nu, tad jau tu jau zini grafā, kur vajag. Jā, pamēģini pats apmēram 70 km/h to kurš, lai nav redline. Visa komanda ir atnākusi. Reti šitā ir. Valds tā kā Kimi Reikonens vienkārši leist un brauc. Nu ko, Valdis nobrauc pirmo gonku. P1 izcīnīja. Bija grūti sākumā, jau viņam mīnus papēžiem, bet viss bija labi. Beigās sadabūja tempu, noturēja un bija. Viss ir P1. Valdi, P1! Valdi! Tu kā jūties? Man liekas, ka mums vēl ir saplis, bet es laikam laicīgi atļauju viņiem palaid garām un gonka beidzās papli ātrāk. Tā, man liekas, ka viņš man apgriezienās apēdīs, bet tad es kaut kur atradu ātrumu. 3-3-3, man liekas, 3-1. Nu tad es esmu bijis tuvu vakardienas labāk. Jā, labi. Es arī esmu... Nu, es arī esmu ātrākais pēc apilēkiem. Kur tev ūdens. Tā kā tā, nu ļoti labi. Atrad tempu, viņš tev beigās jau tu viņu visur, man liekas, jau prom brauci. Kā bija starts? Viņš apzina vēl tos oļus, kas pēc tam tur... Aizbēg no viņa. Beigās, jā. Normāli aizbēg. Tev uzsita tas sarkanais? Izvairījos no viņa. Es negribēju 500 kaut kādiem. Viņa 500 ir katrā sētā, Integras nav. Sorry? Domāju, es ceru, ka šeit ir 6. apļa likums. Tas 6. aplī man sākās triki. Man liekas, parabolas sācis ātrāk braukt. Jā, labāk. Tāda, precīzāk tāda, kā racing mode, nevis tāda twitchī. Ok. Tu vari palikt parunāties, es braucu uz krītu.